Vēnu problēma ir ļoti plaši izplatīta, īpaši mūsu platuma grādos. Uz šo mirkli Latvijā slimo apmēram 35–40% visu iedzīvotāju ar hronisku veniozu mazspēju. Varbūt Latvijā ir samazinājies tādu smago gadījumu skaits. Es domāju, pacients ar ļoti lielām, masīvām ielaistām varikozēm. Protams, ka viņi tāpat ir, un tāpat pacienti ar venozām čūlām, un tādi būs vienmēr. Bet tomēr mūsu darbs šo gadu laikā ir šo ielaisto neārstēto pacientu skaits samazinājis. Un vairāk tomēr nāk tagad pacienti, kuriem tā vēnu varikoze ir tādā saucamajā C2 stadijā, kad ir varikozes vēns, bet nav ļoti smagas ādas izmaiņas, ādas pigmentācijas nav un tam līdzīgas lietas. Statistikas dati rāda, ka gan vīrieši, gan sievietes slimo apmēram vienādos procentos. Tāpēc, ja pacientam ir kaut kāds diskomforts kājās, vizuāli kaut kādas izmaiņas, kas nepatīk, vai tūska kājās, kam ir tādi faktori nelabvēlīgie kā darbs, kur ir pa 12 stundām jāstāv vai jāsēž, ja tiem vajadzētu obligāti griezties pie flebologa.